Nu, ko tērētāji, piketētāji? Gudrs gan tas Ušakovs, lai žurnālistiem nebūtu šeit jāsēž un jāklausās opozīcijas runās, uztais preses brīfingus, bet nu, gan jau tā patiesība agri vai vēlu nāks gaismā. Nelīdzēs arī mēdīju, es viņu nosaucu par Kononovs sindromu, kad tēze rakstiet tikai labu vai neko, jau kļūst par folkloru. Esmu priecīgs, ka ne visi žurnālisti gatavi samierināties ar mēdīju īpašnieku un līdz ar to arī savu pērkamību, citiem vārdiem regulāru un pamatot pielīdzināšanu senākai profesijai. Daudz, kas jau teikts iepriekš, iztikšu bez gudrām tabulām un tēzēm, bet vēršu atkārtot uzmanību uz man mīļo Rīgas satiksmi, kura arī ir vainojama pie šī brīža budžeta skumjā stāvokļa. Vienmēr esmu iestājies pret dotācijām šim slēgtajam kantorim un turpināšu, kamēr mute būs sausa. Atkārtot uzsveru, saskaņas centrs un tā nu jau daļēji atrofējies piedēklis LPPPLLŠRP vienmēr un joprojām atbalsta Rīgas satiksmes diedelēšanu un piešķir miljonu dotācijas. Laikā, kad pašā satiksmē joprojām degvielas kontrole nav nekāda, iepirkumi miglātīti un valdīts tiek pēc mafijas principu. Ģimene ir galvenais. Un ja ir jau par ko piešķirt, tad ir saskaņas centra darbinieku piketētāju vizināšana uz saskaņas tusiņiem, iespēja savējiem no bana apdrošināties par gandrīz 500 000 un tā tālāk. Ko vairs piebilst par ceļu pārvaldes, entās reizes pārmaksātajiem grants karjeriem un pēdējām knābu aktivitātēm? Kurš par to atbildēs? Laikam vajadzētu mēram. Jo lūk papīrs ar viņa parakstu un beigās teikums sekojoši. Līdz turpmākajam rīkojumam lūdzu visus iepirkumus virs 1000 latiem saskaņot ar kapitāla daļu turētāju Rīgas domi. Nils Ušakovs, 9. gads un paraksts. Ko lai saka? Forši iekārtojušies par rīdzinieku naudu. Ir tāds termins laba pārvaldība. Šodien runāju ar Nasdaq OMX Rīga vadību un uz mani jautājumu, vai kāds no Rīgas domas uzņēmumiem ir fondu biržā, pretī saņēmu smaidu. Un šis smaidas tulkojums ir ļoti vienkāršs. Ko viņiem tur darīt, ja viss ir tumsā tīts un nesmakas no labas pārvaldības? Dargie tērētāji, turpiniet tādā garā un, lai tramīgāk šiverēšana, atgādināšana. Tagad pašvaldību uzraugošā ministrija nav koalīcijā ar saskaņas centru un tik viegli kā ar ZZS sarunāt nevarēs. Paldies!